Sveiki! Mēs esam iesākuši kādus video par tēmu, ka mums ir jāpadodas Dievam un jāstājas pretī velnam. Un kādos veidos Sātans var nākt mūs pievilt, ja? Jo mums svētie raksti saka, ka viņš staigā apkārt kā rūcošs lauva, meklēdams, ko viņš varētu aprīt. Un tātad, kur ir tie cilvēki, kurus viņš varētu aprīt? Un svētie raksti mums arī paskaidroja, ka mums ir svarīgi sakņoties Dievu mīlestībā, lai nekādi mācību vēji mūs nevarētu aizraut prom. Jo tas ir izšķiroši svarīgi tādēļ, ka atkarībā no tā, kādā mācībā mēs esam, kam mēs ticam, būs arī tas, ar kādu garu mēs esam sadraudzībā, un vai Dievs, svētais gars, varēs darīt to darbu mūsu sirdīs, kas ir paredzēts, ja, katram Dievu bērnam, katram, kurš sev sauc par Dievu bērnu, kurš sev sauc par ticīgu cilvēku, par Jēzus Kristus mācekli. Un tieši tāpēc arī mēs viens otram atgādinam labo vēsti, ja, tieši tāpēc Dievs mums ir devis dažādas gara dāvanas, lai svētie varētu tikt sagatavot kalpošanas darbam, tātad, lai viņi būtu iemācīti pareizi, lai viņi būtu arī iemācīti izšķirt lietas, un tad, kad jau viņi ir šajā kalpošanā, lai viņus nevarētu pievilt, ja, lai viņi nevarētu tik kaut kādā veidā pakļauti ļaunuma ietekmei. Ja, tātad, jebkāda ļaunuma, ja, sākot no garīgām sfērām un beidzot ar kaut kādiem izaicinājumiem, kārdināšanām un pievilšanām vienkārši mūsu ikdienas dzīvē. Ja. Un tātad mūsu dvēseli pretinieks Sātans vienmēr centīsies, ja, izsist mums šo te pamatu, uz kura mēs stāvam. Ja. Tātad, tas ir tas pamats Kristus, kuru neviens cits nevar likt. Bet, lai mēs šo pamatu saprastu, mums ir jāsaprot evaņģēlijs, ja? Lai mums viņi nevarētu izsist, mums ir jāsaprot, kas patiešām ir noticis uz krusta un pēc krusta, un arī līdz krustam. Ja? Tieši tāpēc draudzēs ir skolotāji, ir mācītāji. Ja? Tieši tāpēc ir visas kalpošanas dāvanas, lai cilvēks varētu tajā tikt mācīts. Ja? To dara svētais gars, to dara svaidījums mūsos, bet katram ir kāda īpaša dāvana, ar ko kalpot, ja, viens otram. Un tāpēc mūsu atbildība ir tātad būt uzticamam, ja, šai dāvanai, ļaut, lai Dievs māca, un atcerēties, ka mums noteikti arī būs eksāmeni. Ja? Šie eksāmeni var parādīties dažādās situācijās, kā piemēram, kad tev būs jāizvēlās, vai tu esi Kristus kalps, vai tu vēlies izpatikt cilvēkiem. Un pamatā tā arī būs tā galvenā izvēle, ja, ar ko tu saskarsies, nesot patiesības atklāsmi, ja, Dieva dotu. Un tad tas ir jāuztver ļoti, ļoti nopietni, tādēļ, ka tavs spēks, tava varēšana, viss, kas esi tu Kristū, sakņojās Kristū. Un ja tu izvēlies sekot cilvēkiem, nevis Kristum, tad attiecīgi tu paliec ar to, ko cilvēki tev var piedāvāt. Un parasti salīdzinoši, protams, tas ir nekas, tā kā apostols Pāvils to saka, to visu es esmu uzskatījis par mēsliem, lai tikai iegūtu Kristu. Un tātad parunāsim par dažiem veidiem, kā Sātans mēģina
tātad nobloķēt šo garu, jo, ja Kristus mums nav pamatā, tas var parādīties arī caur dažādām, caur dažādiem šiem te mācību vējiem. Ja? Tātad kaut kādas šo mācību vēju atskaņas, kas kaut kur ieskanās. Ja? Un ja mēs viņas pieņemam, tad norijam vai paņemam savā sirdī, ja, kā šīs mācības sēklu, viņa noteikti uzdīgs. Tāpēc mums ir tik laicīgi jāčeko, ko mēs dzirdam, un jāpārbauda, ja? Vai tas ir saskaņā ar to, ko saka svētie raksti. Tātad, ja mēs tam pieejam nopietni, vēl jau vairāk, ja mēs to mācam citiem. Un tātad runājot par šīm sēklām, ja? Tātad tā galvenā iezīme, ja, kas mums ir jāatšķir, klausoties mācības, ir, vai šī mācība atraisa Dieva gara darbību. Ja? Jo tā bīstamība vienmēr ir palikt miesīgā redzējumā, miesīgā mācībā, miesīgā kaut kādā šajā kustībā, kas ir tie paši mirušie darbi, ja? Kas nenes, ja, šos augļus, šo dzīvību mūsos un attiecīgi šos augļus, kas dzimst mūsu sirdīs, kā lēnprātība, pacietība, uzticamība, mīlestība, prieks, miers, ja? Un tās pārējās lietas, kuru īpašniekiem ir tāda ļoti laba pozīcija, jo par tādiem nav nekāds likums. To mums saka svētie raksti. Un tieši tāpēc Sātans mēģina darīt visu, lai izsistu mūs, kā jau es teicu, no šī pamata, uz kuras stāvot šī plūsma būs regulāra, viņa būs spēcīga un viņa darīs savu iesākto darbu pie mums. Un tātad tas pats pirmais, ar ko es gribētu iesākt, kas vienmēr būs kā tavs ierocis, ja? Kā tavs šis te gara zobens, ar kuru tu vari iesākt šo atgriešanās procesu, ja gadījumā tu kaut kur esi aizvilināts, ja, ka tu jau esi konstatējis kaut kādas lietas, kas nav tā kā, tas, par ko runā svētie raksti, ja, kā šī staigāšana garā, ja, tātad, ka tu piedzīvo Dievu garu plūsmu. Ja. Un tātad tas pirmais apsolījums, ko tu vienmēr vari pasludināt, ja, ka Dievs savu iesākto labo darbu novedīs līdz galam. Un viņš ir tas, kurš to dara, un tu vienkārši tikai saki āmen. Tajā brīdī, kad tu pasaki āmen, tu jau esi tam piekritis, un Dievs var turpināt savu iesākto labo darbu, izdarīt korekcijas, pavirzīt un iespīdināt gaismu tur, kur tas ir nepieciešams. Dodot izpratni par notiekošo, par cēloņiem un sekām un tā tālāk, dažādām likumsakarībām, kas notiek tavā dzīvē. Un tā arī būs tā galvenā atšķirība, ja miesīga mācība vienmēr apelē pie tava gribas spēka. Šī staigāšana garā vienmēr fokusē uz Kristu, kura gara plūsma tevī atraisa gribēšanu, varēšanu, vēlmi, ja, virzīties konkrētā virzienā, darīt lietas un tā tālāk. Dod arī spēku to visu darīt, parāda virzienu, iedod gudrību, padara tev pašu stipru un spējīgu, ja, to darīt un izdarīt pareizā veidā. Ja, tātad saskaņā ar Dievu patiesību un cīnoties ar Dievu ieročiem. Jo bieži viena no tādām miesīgām mācībām ir tā, ka mums ar Sātanu ir jācīnās tet-a-tet. Ja, tā kā it kā šī cīņa būtu mūsu cīņa, personīgā mana cīņa ar Sātanu. Ja. Jūs saprotat, ka tā ir utopija, un tieši tāpēc Jēzus nāca un nomira, ka neviens cilvēks nav tik spējīgs, lai viņš varētu šos te garīgos spēkus pats savā spēkā pieveikt. Ja? Tieši tāpēc mūsu uzvara ir Kristū. Viņš uzvarējis ir Sātanu, un kad mēs padodamies Dievam,
Ar to pašu mēs arī esam stājušies pretī vēlnam, jo Dievā esot, mēs esam uzvarā. Ja? Tātad Kristus patiesībā, un tieši tāpēc tik izšķiroši svarīgi ir palikt patiesībā, lai nekāda mācība vēja mūs nevarētu aizraut prom. Tātad izšķiroši svarīgi būs lūgt Dievam, lai viņš mūs vada visā patiesībā un teikt āmen, ka tu mani vadi visā patiesībā, ja? Turēties pie Kristus, atjaunoties savā prātā, tā kā mums to arī saka svētie raksti, ja? Regulāri pārlasīt rakstus ar šo te atvērto skatu, ja, lai Dieva gars var izdarīt arī savas korekcijas, jo vai tad tā nav bieži, ka cilvēki lasa rakstus vienkārši kaut kāda ieraduma pēc, vienkārši ķeksīšu pēc, tur gada plāns, vēl kaut kas, ja, un Dievam tur vispār nav vietas, ja, bet viņa sirdsapziņa vienkārši ir mierīga. Un, starp citu, skarot šo sirdsapziņas jautājumu, ja, tātad tur, kur mēs esam apsolījuši Dievam labu sirdsapziņu, ja, tātad primāri atkal tas ir tas, ka mēs paliekot patiesības atziņā tiekam atbrīvoti no ļaunās apziņas. Un, protams, mēs arī pēc tam attiecīgi dzīvojam saskaņā ar to, kāda ir gaisma, ja, kā ir teikts, dzīvojiet kā gaismas bērni. Un jā, sirdsapziņa ir labs instruments, kurš jums signalizē, ka jūs neesat patiesībā. Vai, ka jūs patiesi, ja jūs pārbaudat sevi un zinat, ka jūs esat patiesībā, ja, ka jūs patiesi darat kaut ko, kas ir pretrunā, ja, tam, ko jūs uzskatāt par labu, ja, tātad jūs darbojaties pret sirdsapziņu, un šo sirdsapziņu nevajag sadedzināt. Ja. Daudz domā, ka apsolot labu sirdsapziņu, tas nozīmē, ka man vispār vairāk nav jāieklausās sirdsapziņas balsī, un vienkārši jātopī par žēlastību, kā saka, ja, un vienkārši tā kā, jāignorē un saka stāv pie ratiem, ja. Bet te nav stāsts par to, un kurš pants uz to mums norāda. Ja, apostols Pāvils saka, man ir vienalga, ka jūs mani tiesājat, arī es pats sevi netiesāju. Bet es aiz sevis neko nemanu. Tātad viņš sevi pārbaudījis ir, ja? Viņš saka, es aiz sevis neko nemanu. Bet pat tad, ja es kaut ko manītu, mans tiesnesis ir Jēzus Kristus. Tātad Jēzus mani ir taisnojis, kurš mani apsūdzēs. Un šeit mēs redzam šo savstarpējo sadarbību, ja, kā cilvēkam ar citiem cilvēkiem, kā viņš arī pārbauda pats savu sirdsapziņu, bet kā šis verdikts un gala vārds vienalga pieder Jēzum Kristum. Bet tātad mums ir jādara, lai visi šie līmeņi būtu saskaņot, lai visos līmeņos es varētu gādāt par šo labo sirdsapziņu. Un tātad tieši tāpēc, ja, ka šī sirdsapziņa ir tas instruments, ar ko bieži darbojas arī Sātans, viņš mēģina novirzīt no šīs žēlstības mācības, piemēram, uz bauslības mācību, ja, kura ļoti aktivizē šo sirdsapziņu un caur ko var cilvēka dzīvē ienākt daudz un dažādas nepatikšanas. Tā kā ir teikts, ka kas dzīvo zem bauslības, tas dzīvo zem lāsta. Ja? Un savukārt dzīvības gara likumā mēs esam atbrīvot no šī lāsta, jo Kristus paņem to uz sevi. Un viņā, piesaucot viņa vārdu, godinot viņa upuri, mēs pieņemam šo svētību pār savu dzīvi. Sadraudzību ar svēto garu ne no mūsu darbiem, bet no žēlstības, Dieva žēlstības, caur ticību tai. Un šī ir tā mācība, kurā mums ir svarīgi palikt. Un tagad paiesim bišķiņ, tātad tas ir tas pamats. Un tagad tālāk, ja, kā Sātans var šo pašu, ko es tikko teicu, pēkšņi pagriezt uz otru pusi. Ja. Tātad mums ir teikts, ka viņš ir ļoti viltīgs. Ja. Viņam ir atņemta visa vara, viņam ir atņemts viss spēks uz šo brīdi. To ir paņēmis Jēzus Kristus. Un tas, ko viņš var melot. Viņš var caur dažādām šīm te viltībām
ļoti labi zinot cilvēku ieradumus, kā cilvēki domā, virzās un tā tālāk, mēģināt izspēlēt šos trikus. Ja? Un tātad, kas ir tas būtiskākais tajā, kā svētais gars mums vienmēr atklāja viņa plānus. Ja? Un tas ir vienkārši wow, ja? Tas ir tas, kad mēs padodamies Dievam, tātad viņa patiesībai, tam, kā mēs savā spēkā nevaram neko, ne Dievam patikt, ne Sātanu uzvarēt, bet Jēzu Kristu mēs varam visu varu tā spēkā, kurš darīs mani stipru. Ja? Tātad Jēzus Kristus ir mans spēka avots, viņš ir mana dzīvība, un viņš arī man parāda, viņš ir arī mana gudrība, ja? Kas ir tās lietas, ko Sātans tagad dara un kā to izlabot. Vai neutralizēt. Ja? Tātad neutralizējam mēs to vienmēr padodoties Dievam, tobiši patiesībai. Jēzus ir teicis, es esmu ceļš, es esmu dzīvība un es esmu patiesība. Ja? Tātad padodoties viņam, viņa vārdiem, tam, ko Dievs ir pateicis, tam, kā viņš redz lietas, tam, kas šodien ir aktuāls jaunajā derībā. Labās vēsts kontekstā mēs skatāmies visus rakstus, kas arī ir būtiska piezīme tādēļ, ka tiklīdz mēs pazaudējam labās vēsts kontekstu, mēs varam tikt pievilti. Mēs vienkārši izraujam kaut kādus pantus, nedomājot līdz labās vēsts kontekstā un pasludinām kaut kādas lietas, kas momentāli mūs izsit ārā no patiesības, no šīs dziļās saķeres ar Dieva gara augšām celšanas spēku. Un, protams, Dievs darīs visu, lai mūs atgrieztu, ja? Atgriezieties, lai mūs atgrieztu tajā patiesībā, tajā centrā, kurā mēs saņemam šo pārdabisko spēju staigāt pār skorpijiem un čūskām, ja? Celt augšā mirušos, dziedināt slimos, atbrīvot ieslodzītos un atraisīt tos, kas vēlna savažot. Amen. Un tātad labās vēsts konteksts, tas ir tas, kas mums vienmēr ir jāpatur prātā, lasot svētos rakstus. Tā ir vēl viena lieta, ja? Lai mēs vienmēr varētu staigāt uzvarā. Un tātad runājot par šīm te manipulācijām, ja, kā saka, mahinācijām Sātana, ja, kad viņš pēkšņi pagriež visu atkal otrādi, ja, tur, kur mēs tagad staigājam, stiprinamies žēlastībā, un tas ir pats svarīgākais, ja, to mums arī saka svētie raksti, ja, stiprinies žēlastībā, tātad stiprinies žēlastībā, ja, nevis sporta zālē vai gavēnī, bet žēlastība. Un es tagad nesaku, ka sporta zāle vai gavēns ir slikti, lūdzu, mani nepārprotiet. Tu pats vari tikai sev pārbaudīt, kas ir tas, uz ko tu liec savu cerību, kas ir tas pamats, uz ko tu balsties. Ja? Vai nav tā, ka ja tev paņem nost tavu gavēni vai tavu diētu vai tavu sporta zāli un tu vienkārši izšķīst pa vīlēm, ja? Tāpēc, ka tas ir tavs pamats, tas ir tas, uz ko tu balsties. Kamī balstās tavs spēks un tava varēšana, un viņa attiecīgi ir arī tādā līmenī, kā to var piedāvāt šīs miesīgās darbības. Un tieši tāpēc cilvēki, kuri balstās miesīgās darbībās, kuriem tas ir pamats vai atbalsta punkts, viņiem ir ļoti grūti pārslēgties uz šo žēlastību bieži vien, ja, jo viņi tā ir pieraduši un zināmā spēka amplitūdā staigā, ja, un lai šo pamatu samainītu, viņiem citreiz tā kā ir jāsajūt šis vājums, ja, kas ir izskatās kā kritiens atpakaļ. Un tāpēc Jēzus arī saka, ka visdrīzāk, ja, tur tādi un tādi ieies debesu valstībā, ja, kamēr farizēji bola acis un skaita savus pāters un domā, ka tas ir viņu šīs te spēka avots. Ja. Un tā tad, bet kur ir tā bīstamība? Ja? Ka tad, kad mēs šajā žēlastībā stiprinamies, ka pēkšņi Sātans atkal sāk teikt, ka nu tagad otrādi viss atkal ir. Ja? Tagad tu nedrīkst vairāk neko nevienam aizrādīt, jo tā tūlīt ir miesīga mācība. Ja?
Vai arī vēl pagriež visu otrādi, piemēram, viena no tādām bīstamībām, kā var pretinieks apslāpēt šo te Dieva gara darbību, ja, un neļaujot izgaismot kaut kādas lietas, ienest to gaismu tajās sfērās, kur Dievs to vēlas darīt, ja, caur kādiem cilvēkiem. Piemēram, pasludinot, ka tad, ja šāds cilvēks kaut ko saka, tātad viņš pats tāds ir. Ja, kas ir tipiska New Age mācība, ja, tātad šī spoguļu teorija, kura tiek momentāli apgāsta, kad mēs lasām evaņģēlijas, kad mēs skatāmies uz mūsu kungu Jēzu Kristu, ja, kurš, kā jau mēs daudz par to esam runājuši un iesmējuši, kā viņš runāja par farizejiem, ja, par šiem augstprātīgiem cilvēkiem, kur iedomājās, ka viņi savā spēkā var sevi izglābt, ja, skaitot pāters vai uzvelkot garus svārkus, ja, vai tātad jebkādā citā veidā nobalsinot šo zārku, kurš iekšpusē ir pilns ar kauliem un visādām riebeklībām un nešķīstībām, tad Jēzus viņiem tā arī teica, ja, jūs esat liekuļi, ja, jūs esat oģu dzimums, jūsu tēvs ir velns, ja, jo jūs darat viņa darbus. Viņš saka, ka Abrahams tādus darbus nedarīja. Jūs saucat sevi par Abrahama bērniem, bet Abrahams tādus darbus nedarīja. Ja? Un parasti mēs redzam, ka bērni līdzinās vecākiem. Ja? Un mēs vēl redzam arī šo te salīdzinājumu, kur Jēzus saka, ka saviem mācekļiem, kuri ļoti dusmīgi, ka kādi viņu neuzņēma konkrētā pilsētā un saka, skolotāji, mēs uguni nolaidīsim pār šo pilsētu. Ja? Un Jēzus viņiem saka, bet vai tad jūs nezināt, no kāda gara jūs esat? Jūs ar mani staigājat, un vai tad jūs to nezināt? Tātad jūs esat debesu tēva bērni, ja? Un viņš ir žēlsirdīgs Dievs, viņš ir cilvēks mīlošs Dievs. Viņš neatmaksā tikai tāpēc, ka kāds man ir noraidījis. Ja? Noraidot Dievu, šī pilsēta ir parakstījusi spriedumu pati sev, to nedara Dievs. Ja? Tātad šeit ir svarīgi saprast, ka noraidot Dievu, sekas vienmēr būs, taču to nedara Dievs. Tā ir cilvēku pašu izvēle. Un tātad runājot par šo apgriešanu otrādi, ja, un par šo spoguļu teoriju, ja, un par to, kā caur to tiek apslāpēts Dieva gara spēks, Dieva darbi, to, ko viņš grib darīt. Ja. Tad, piemēram, iedomājamies situāciju, paņemsim tādu piemēru, ja, ka mācītājs no kancels, piemēram, saka kādiem cilvēkiem, ja, kad tur ir tā un kaut kādas lietas, viņš vienkārši izgaismo kaut kādas lietas. Ja. Un tagad uzrodās kādi cilvēki, kas pēkšņi saka, jo viņi tā ir iemācīti, ja. Un viņi pēkšņi saka, viss skaidrs, ja. Mācītājs šodien nav formā, ja, tātad, un vēl vairāk mēs izdarām secinājumu, ka tā tad viņš pats tā dzīvo. Ja jau viņš tagad šitā te pat citiem saka. Tātad jūs redzat, cik bīstama ir šī spoguļu teorija, caur kuru Sātans mēģina aiztaisīt muti ciet pravietiskai balsī vai tam, ko Dievs grib darīt, tur, kur ir nepieciešams korekcijas vai izmaiņas, un šeit es gribu uzsvērt, ja, ka Dieva balss, ja tā ir Dieva balss, viņa vienmēr cīnās pareizā veidā, ja? Jo šeit atkal var iekrist, mēs tagad runāsim te par citu cilvēku kļūdām, par vēl kaut ko to, ko Dievs grib koriģēt un tā tālāk, bet mums vienmēr ir jāpaliek Dievu garā, un tieši tāpēc ne jau katrs var darīt visu, kas viņam ienāk prātā. Tieši tāpēc katram miesas loceklim ir sava vieta, katrs ir deliģēts kaut kam. Ja, tātad ir kaut kas, ko Dievs viņam dod šo spēju, šīs te lietas darīt, ieviest, izmainīt un tā tālāk, ja, nostiprināt. Un šeit mums ir jābūt pazemīgiem un jāsaprot, ka bez Dieva mēs nevaram neko. Un miesīgi mums nevajadzētu darīt neko, jo tas ir
šī tukšā skaņa, ja, kurai nenāk līdz tā nepieciešamā rezonance, ietekme vai izmaiņas, ja, kuras Dievs grib atnest. Halleluja! Jā, tāpēc, mīļie, vēlreiz saku, visu pārbaudam, to, kas labs, paturam. Kas ir labs? Labs ir tas viss, kas tevī atraisa dzīvības spēku, vēlmi dzīvot, kalpot Dievam, priecāties, kas tev dod šo pārdabisko mieru, kādu tikai Dievs var iedot. Un to visu tu vari saņemt, atzīstot patiesību par to, ko Jēzus ir izdarījis, kāds viņš ir un kas esi tu viņā šodien. Amen.